aizritēs Šilovam 3. spēles sērijā. Tagad tur 1-1. Daudz kas būs atkarīgs arī no tās sērijas Ziemeļamerikā. Bet cīņa ir sākusies un Latvija tumšajās formas starpo. Tā arī notikusi viņiem. Latvija jau kādu brīdi ir gatava. Uzņem pretinieku uzbrukuma. Mēģināt teicam pārpatību. Edvards Traumaks un vārtu gols! 1-0. Edvards Traumaks ir atgriezies Latvijas izlasē. Jā, lieliski šeit Latvijas izlases nospēlē vidējo zonu. Bija arī diezgan daudz laika, lai sagatavotos un pa pozīcijām izvietotos vidējā zonā. Un skatāmies šeit, neprecīzi Šantons un nolasīja šo piespēli Traumaks un kā ieslēdz kājas. Tā slidošana ir devusi savu. Kājas Traumakam viennozīmīgi strādā, bet rokas arī nekur nav palikušas. Pagaid, viņš jau pēc tam salutēja, tas Jaromir Jāgra gājiens, bet kas tas tāds bija? Grūti teikt, bet skatāmies vēlreiz, cik skaisti un ātri tiek apspēlēti Čenonī. Es gan atzīšos, es vienmēr sabijos tagad šajā situācijā par to roku, kad viņš ielidoja vārtu stabā. Runājām iepriekš, tad Balīnska Pantērs ir sērijā vadībā pret Tampa Bay Lightning. Kā Uvis Balīnsks varētu būt aizņemts krietni ilgāk. Knaks, Bernī. Mēģinies un vārtu guvums. Tims Bernī panāk uz tablo līdzsvaru 1-1. Jā, tur tā epizode sākās jau krietni iepriekš ar izgrūstiem vārtiem. Latvijas izlase nevarēja mainīt sastāvu. Plus vēl arī Haralds Egli iemetienu punktā salauza savu balto nūju. Latvija palika automātiski nepilnā sastāvā, jo hokejs bez nūjas daudz neko laukumā nevar izdarīt. Un realizē šo iespēju Šveices valsts vienību. Skatāmies te Knaks uz Bernī un Bernī no zem Anģāna izpilda šo metienu precīzi, spēcīgi. Kreisajā stūrī raidot ripu garām mītenam. Tims Bernī bijušais Columbus Blue Jackets komandas aizsargs. Facīnī, Marko Lemans. Bērns hokejs nosargā ripu uzbrukuma zonā, spēlē to uz vidu. Forā! Un ripa ir ieldojas vārtos. 2-1 ātri izvirzās vadībā Šveicē. Jā, te jāskatās būs atkārtojums, lai saprast, cik daudz tur redzēja šajā metienā Mareks Mitens. Fora, jā, arī Davosā lielu lomu viņam spēlē arī skaitliskajā vairākumā Mihails Fora. Ar otro tempu. Principā tā var teikt, Berne šeit ievilka dziļāk ripa zonā. Lemans piebremzēja laukumu stūrī, tad atrada zilās līnijas Foru un Foru daudz nedomājot izpildīja metienu. Redzot to, cik daudz spēlētāji ir metienu līnijā, tur pamatīgi burzme, daudz neko neredzēja Mareks Mitens. Sarežģīti, un tā viltīgi arī pa ledu Foru laida ripu vārtu virzienā. 5 pasaules čempionātos Foru ir pie Šveices hokejistiem. Orbāks, Eglī, Hofmans. Diezgan stabila ripas kontrole tagad uzbrukuma zonā Šveicē. Ar potenciālu atrasties arī tur ilgāk. Palēs ripu uz vārtiem un ripa ir nogādāt vārtos. Šveice panāk 3-1. Vēlreiz mēties no distances ar epizodu vārtu priekšā. Šeit bija trajektorijas maiņa tur tuvumā pie vārtiem, bet ilgāka maiņa Latvijas izlasē un izdevās šeit pieturēt ripu nedaudz ilgāk savā kontrolē, savā rīcībā Šveices izlasē. Vairākas tur vietu maiņas uzbrukuma zonā un rāda mums Hofmanu šķiet, viņš arī ir tas, kurš pielaboja šo metienu no distances. Skatāmies te, kā mainās vietām un metiens, nezinu vai Hofmans, bet viens no Šveices izlases spēlētājiem mainīja ripas lidojuma trajektoriju. Un negaidīt tā pēkšņi ripa
Arī Dženoni. Mēģināja otrs krāstiņš pie pārķert, nesanāk. Spēcīgs iespēle uz priekšu un vēlreiz Gavars pret Dženoni un šoreiz Ripa vārtos! Iepriekšējā periodā bija iespēja Gavaram, tur nesanāca. Tagad viņš tiek pie vēl viens iespējas un parāda, ka ir viss kārtībā un realizēt viņš šāds epizodes prot. Gavaram vārtgums. Šī bija nedaudz vieglāka situācija. Te bija daudz vairāk laika. Gavaram neviens neskrēja mugurā un bija laiks arī izdomāt, ko darīs. Pats hokejs noteikti var būt apmierināts ar šo epizodu. Ilgi gaidīja šo piespēli, ilgi jau tur bija Gavars viens pats pie tālās zilās līnijas. Un te redzam, ir laiks apskatīties, ko dara Dženoni. Un tā viltīgi zem kā aizsarga iemet Ripu vārtos Feliks Gavars. Minnesotas štāta universitāte nākamajā sezonā viņam. Sen Lorens bija šajā sezonā.